Ai, vairs īsti saņemies. Galvenais nenorakst kompakti, jo pirmdien jātiek uz darbu kaut kā būs. Tad ir noslēgusies mana debija autosportā. Nobraukta 3 braucieni ar 3 pārbraucieniem trasē. Biķerniekos, uz Rīgas ziemas kausā. Un pirmajā braucienā paliku sastāv no 8 dāmām, lai gan 7 tikai beigās finišēja, tas 8. kaut kur pazuda mistiskā kārtā. Tad otrajā braucienā esmu 5. Vēl joprojām no starta it kā 8 dāmām, bet palika beigās 7 tikai. Un 3. braucienā šobrīd tikko 3. brauciens ir nobraukts ar visu pārbraucienu, un tad es esmu palikusi 7. Pats smieklīgākais, kad pēc katrā braucienā liekas, ka tagad es braucu arvien ātrāk un rezultātam ir jābūt labākam, bet laiks paliek arvien garāks. Jā, nav stress vispār. Čiliņā. Kaut ko bišķiņ un galvenais nesagriezties. Redzēt, tur ir niknis ledus, pa vidī niknis ledus. Pārējais ir tāds pampakains un jāmeklē, vienkārši nezinu meklēt. Spied. Nu, bail! Braucam. Tā vien kāja pa sniedziņu. Lēnām dod virsū. Jā, stūrēm dod virsū. Un paliec uz sniedziņu. Braucam. Ļoti labi. Paliec šitajā malā, jā, pa sniedziņu braucam. Dod virsū, pilna. Apsēs, pat nesagriezies, viss kārtībā, arī testiņā braucot. Tāds ir nebija daudz. Jā, tieši tā. Viss kārtībā. Kaut ko jau puši savāds spēj to mašīnu. Man ir ļoti, bet... Jā, ļoti labi. Un te ir tur, kur sniegs, tur uzreiz ir saķer. Uzreiz nejūtās, bet jā. Nav tā kā pa ledu. Jā, ļoti labi. Iedod čīpi. Ļoti labi. Ļoti labi. Super. Šities. Māstais jau drīfteris jau. Kuru jau es jau aiziet. Visi vienmēr teikuši, ka tev jau gan vajadzētu. Tā kā tu brauc, tev gan vajadzētu kādās sacensībās uzbraukt. Te nu bija. Te nu es tiku līdz sacensībām uzbraukt. Un patiesībā man riktīgi patikās. Tā ir pilnīgi cita pieredze nekā ikdienas tur braukšana pa ielu un tādā stilā, kas jāatzīmē par maniem rezultātiem. Tad līdz šim esmu principā 7,5 gadus brauku tikai ar priekšpiedziņu. Varbūt kaut kāds reizes 3 vai 4 kopā dzīvē es varu izskaidīt, ka es vispār faktā izbraukus ar pakaļpiedziņu līdz šim. Un vēl tur kaut kādas pilnpiedziņas dažas reizes tur esmu kaut ko izbraukus. Bet principā priekšpiedziņa ir bijusi mana ikdiena visu šo laiku. Un ar pakaļpiedziņu kopā esmu šobrīd skatos odometrā, tad attiecīgi esmu nobraukus kaut kur 2,5 kilometru. Tas ir nav 2 mēneši vēl pagājuši, kaut kāds pusotras mēnesis varētu būt kopš BMW iegūta tehnisko apskatu un kļuvu braucams pa ielu legāli. Un no tā, principā pēdējā nedēļa ir tā sniegotā. Principā tātad pēdējie kaut kādi 500 kilometri man ir reāli braukšana pa sniegu, ziemas apstākļiem. Līdz tam ar pakaļpiedziņu pa sniegu vispār nekad nebija braukusi un nebija vispār nekādas pieredzes. Līdz ar to principā esmu pilnīgi balta lapa iebraukusi biķernieku trasē sacensībās un esmu palikusi pēdējā visos braucienos, kas ir priecīgā ziņa. Nezinu, pat ko lai saka, interesanti tiešām pieredze un īstenībā nenožēlo, lai gan tas beigās ciparos nostājās, protams, diezgan daudz. Ir citādāk, ir pilnīgi kaut kā citādāk, un man šķiet, ka šī debija autosportā man ir pat ļoti sakrīgi sanākusi. Es pat neesmu varējis nereiz, jo bija ļoti daudz patiesībā, kas tiešām iebrauc kaut kādās tur gravās un sniega čupās un kupanās un nones konusus un riepās iebrauc un vēl visu kaut ko sadarīja. Un es nebrīnušos, ja tā būšu es kaut kādā tur otrajā
3. 4. posmā, kas varētu kaut kur iepērties kaut kādā sniega čupā, tikai tāpēc, kad es domāšu, ka es taču esmu king of the road un es taču tagad esmu samācījusies braukt. Jo tagad es braucu pilnīgi kā pilpu lētu, bet es vismaz finišēju atšķirībā no citiem, kas, redz, it kā brauca pieredzi, bet tajā pašā laikā varbūt pārvērtē sevi kaut kur un pārcenšās vai, tieši otrādā kaut kur nesadara līdz galam un beigās atopās sniegkupanā. Jo tajā brīdī, ja tu iebrauc sniegkupanā un tu netiec no viņas ārā vai vienalga, kaut kur citur un tu tur netiec vai tālāk turpināt to ceļu, tad tev skaitās, ka tu neesi finišējis, tad tas brauciens netiek ieskaitīts. Un, tā kā ir jābūt ieskaitīt 2 no 3 braucieniem, ja šī ieskait 2 no 3 labākiem braucieniem, tad, principā, ja tu 2 nefinišē, tad tu, principā, baigi tālu nekur netiec. Un, šī bija tiešām ļoti, ļoti interesanta pieredze, un tad jau laikam tiksimies noteikti, ka 23. decembrī vai pilnīgi iespējams kaut kad pa vidiņu, ja braukšu uz trasi trenēties uz kādu treniņu, tad es domāju, ka noteikti arī būs kaut kāda update no turienes, un tur jau būs interesantāk varbūt tās. Un gribētos arī varbūt tās to salonu vairāk pafilmēt. Uz 3. braucienu vispār aizmirst GoPro ieslēgt, un tas bija tieši uz startu, kad jau rādīja, jau zaļais karoks jau tika celts augšā, man, kad viss jau jāsāk braukt, Mārtiņš man tāds, tu GoPro neieslēdz, un man tāds bļāviens, attiecīgi 3. braucienu. Es nezinu, kā viņš izskatījās, bet kā jau teicu, pēc sajūtām likās, ka tas ir baigi ātrais brauciens, bet pēc laika skatoties tabulā, tas galīgi nebija ātrākais brauciens, tas bija reāli ātrākais brauciens no visiem maniem braucieniem. Attiecīgi, tad jau redzēsim, kā tur būs. Paldies jums visiem, kas mani atbalstīja, paldies tiem, kas atbalstīja morāli, paldies tiem, kas atbalstīja arī finansiāli.